Aiziet, mēs esam iekšā. Jā, es tagad eju uz ielas, redzu to jau netīroju jūru purnu uz ielas. Es zīmēju to kvītu uz... Es zīmēju jūru ģīmi uz to asfaltu ielus, bet es redzu viņu izvemto vēmeklu. Viņš tad apēc savu brokastos vēmekļus un gaida, kad meitenes viņam zvanīs. Viņš suka, viņš neko nesajies sajā jobanajā dzīvē. Tagad meklē internetu feimu, bet viņš ir pats tā kā Dolbo Jobs. Bet es neko viņa teikt, bet es pateikšu tikai vienu. Vai šos vēmekļus pēc spoguli izmazgāt, te šeit savu perfekto portretu. Jā, šī. No vei. Juris meklē meitenes, bet kas ir par viņu skaistāks, jo viņš nesajēdz, kas ir dzīvē, kas ir rīms, kas ir bīts, kas ir frīms, kamēr viņš sēž uz vietas un nesaprot, kas notiek. Un iedzer to Hektoru. Un puš tā kā cūkā, vagīna cūkā un izvēmjās tā kā cūkā. Ieraug to cūkūtis un tās ir viņas mājās. Šī uguns tagad deg, kamēr meitenes pūš no jūra kalniņa vēmekļā. Vēmeklī, meitenes. Iedomājieties to seksīgo ģīmi, kad viņš izvēmjās tajā Hektorā. Tagad viņš prasā, lai jūs viņam nozietu naudu tieši, bet viņš ir pēdējais ubāks, jo nevar māk strādāt tajā pašā. Jūs zināt, kur viņš strādāja kādreiz. Kioskā, par hotdog pārdevēju. Jā. Bet kā paši brīvi piedzēras, kā maziņš hotdogiņš, kur liek vagīnā dirsā. Jā. Ko? Kas bija tas? Kas bija Jurons? Kas bija Juris? Tas bija tas, kas vēma podā. Bet nesaprotu, kas bija manā rīmē, manē frīmē. Viņš mēģināja mana uzist, manē disakam virsū. Viņš tagad domāja, kur es atrodas. Es atrodas Rīga un nāc man uz bītas ārā. Tevi iznīcas 371, tavas rīmē, tavas bīts ir tik sasodīts dirsā. Bet jā, tu mēģini YouTube'ā iziet savā amatā augšā. Es neko nedarot. Es strādāju kā nežēlīgs lops un pamatā es tev iznīcināšu tāpat, kā tu savu hetu piepis šmigās. O, bļā, kas man liek ekrānā? Ieval! Jā. Let's go! Uguns ātrie brauc uz priekšu, pakaļ jūrītim, tai asfaltēja ģīmi, nosaucat to jobano lapstiņu, lai viņu purnu redzēt uz sievietēm krūtīm. Kā te balons nestrādā? Mēs strādā. Strādas tikai tad, kad jūrons nomirst tai podā.